Sveiciens visiem kārtējā un arī noslēdzošajā Resnam Latvijā podkāstu epizodē. Šodien es esmu uzaicinājusi sarunāties Ingu Gaili, dzejnieci, rakstnieci, dramaturģi, sieviešu stand-upā aktīvu dalībnieci un arī vienu no organizatoriem. Čau, Inga, ļoti liels prieks tevi redzēt šodien. Sveiki, jā, man arī prieks. Paldies par uzaicinājumu. Jā, paldies, tev liels. Un pirms mēs ķeramies pie mūsu sarunas, neliels atgādinājums klausītājiem, kā ierasts, visticamāk arī šajā epizodē izmantosim vārdu resns, un vēlos atgādināt, ka to nedarām ar mērķi kādu noniecināt vai kaunināt, bet izmantojam to kā neitrālu ķermeni raksturojošu vārdu, gluži tāpat kā vārds garš, piemēram. Tāpat arī izmantosim vārdu resns. Un vispār varu pavisam droši teikt, ka šodien to izmantosim, jo man ir viens jautājums, kurā pat ir ietverts vārds resns. Bet pirms es šo jautājumu, Inga, tev uzdodu, labprāt vispār saprastu, kā tu kā rakstniece esi nonākusi pie tēmas sievietes ķermenis, kādēļ tev ir svarīgi par to runāt. Un es pat redzēju, ka 14. gadā Elīna Erdmane ir rakstījusi bakalaura darbu ar nosaukumu Sievietes ķermenis Ingas Gailes dzejā. Tā kā, jā, šķiet, ka cilvēki zina tevi kā rakstnieci, kas runā par šīm tēmām. Jā, kā tu līdz tam nonāci? Jā, tas ir labs jautājums, bet man tur daudz visādu reakciju ir par to, ka diplomdarbs ir par sievietes ķermenis, jo varbūt par sievietes raksturu vai par dažādiem sieviešu raksturiem vēl ir grūti runāt, tāpēc, ka sieviete viņa ienāk literatūrā un kultūrā kā ķermenis. Vai nu tas ir labi vai slikti, vienkārši tas tā ir. Nē, tas ir, manuprāt, slikti un diskriminējoši, bet tas vienkārši tā ir noticis. Un objektivizējuši, un tas tā ir noticis. Tas jau ir brīnišķīgāk, tas ir kā priekš manis, kad bija atklājums, ka es izlasīju Džona Bergera darbu Ways of Seeing, kurā viņš stāsta par to, kā rietumu gleznotājs sākotnēji attēlojuši sievietes ķermeni, ir ietekmējis visu mūsu kultūru, visas mūsu reklāmas, visu, ko mēs redzam, patērējoši pasauli, un, protams, arī attieksmi pret sievieti, tas ir ietekmējis, un šajās gleznās, kuras it sevišķi komercgleznās, kuras ir bijis liels daudzums arī senajos laikos. Es nerunāju šeit, un arī Bergers nerunā par mākslas darbiem, kur tiek attēlotas sievietes ar raksturiem, kur ir konkrētas sievietes, bet tie daudzums lielais, kas ir attēlojis sievietes, kā objektus, šis viss, un Džons Bergers to vislabāk pastāst, kā tas ir ietekmējis mūsu rietumu kultūru ar to, kā mēs patērējam visu apkārt, un arī kā mēs patērējam sievieti, un kādai sievietei ir jābūt. Protams, tas arī to ietekmē. Bet tad līdz ar to, tādā veidā arī tas tad ienāk literatūrā, tas sievietes ķermenis, un arī manā literatūrā. Bet kad es rakstu, tas nav tāds apzināts process. Bet es vairāk rakstu par savām izjūtām un par savām varonēm. Piemēram, es sāku rakstīt par stiklos par Magdalēnu. Es īsti nezināju sākumā, kāda viņa ir ķermeniski. Es nezināju īsti, bet tad ar laiku es sapratu, ka man kaut kas tur noformējās un ka varbūt, ka viņai ir, tas, ka viņa varētu būt mazliet resna vai, bet, tāpat tās arī citos darbos, kad es rakstu par tām varonēm, es īsti nezinu, kādas viņas ir ķermeniski sākotnēji, un tad man ir jāpiedomā, jo priekš manis tas, viņu gars vai viņu vēlmes un vajadzības ir primāras. Arī manos dzejoļos tiešām, kāpēc es esmu rakstījusi par ķermeni vai es pieskurusies ķermeņiem cauri tieši šī ķermeņa robežu pārkāpumiem. Tie dzejoļi, kas ir par ķermenisku pieredzi, nozīmīgākie, manuprāt, ir tieši par ķermeņa robežu pārkāpumiem. Tādā veidā tas ķermenis ienāk caur to robežu pārkāpumu
vai man ir kāds dzejols, arī kaut intīma pieredze vai par seksuālu pieredzi, kas būtu pozitīva. Man šķiet, ka tāds ļoti izteikts nav, bet ir daži par draudzīgiem pieskārieniem. Es zinu, ka man ir daži pleci. Man ir arī gurni daudz. Sākotnēji pirmajos 2 krājumos man ir diezgan daudz parādās gurni. Man ir tāds dzejols Mildas lietus, kur ir dažādas metafāras kā laivas, gurni, plaukstas, parādās tie ķermeniskie simboli, kas ir iespējams, ka arī varbūt kaut kādā veidā, ja tur analizētu saistīt ar seksualitāti vai ar kaut kādu jutikliskumu. Un, kad es domāju par to tematu, par kuru mēs šodien runāsim, par resnumu, tas tagad pēdējā krājumā tad ir viens ļoti nevis spēcīgs, bet spilgts dzejols, kurš arī saucās Resnā dzejole, kuras varbūt nolasīšu beigās. Bet iepriekšējos krājumos es neesmu pieskārusies šai diskriminācijas formai, vai varbūt es arī neesmu bijusi tik drosmīga, lai to darītu. Bet tagad, kad es par to domāju, un kad es sāku pētīt vairāk, un arī pateicoties Ievai, un arī tev, kad tu man uzrunāji, kad es sāku par to domāt, tas ir ārkārtīgi ietekmējis manu dzīvi, un visdažādākajos veidos, bet, un ļoti zīmīgi. Es vienkārši uzreiz domāju par literatūru, kurā es esmu atradusi kaut kādus tēls, ar ko identificēties, piemēram, par resnumu jautājumu, vai arī, kur es esmu redzējis šo tēmu skartu. Es neesmu, protams, izlasījis visu, bet to es atcerējos vienu no pirmajām pieredzēm, kur es izlasīju Kurta Vonegūta Lopkautuvē numur 5, kur ir varonim ir resna sieva. Viņa apātija, varoņa galvenā apātija ir tik liela, viņa arī tiek raksturot ar to, ka viņa saka, viņam es novājēšu, bet viņš ir tāds, nē, man viss vienalga, bet viņa ēd tās šokolādes konfekts. Tas nebija resnuma atbalsts, vai tas nebija resnuma normalizēšana, te pašā laikā, tā kā Vonegūts ir labs rakstnieks, tas arī nebija tik kauninoši. Un tajā visā, tā kā tas bija ok pieredze, kurā es izlasīju, ir iespējams tomēr būt resnam. Tāpēc, ka man personīgi ir bijuši ēšanas traucējumi ļoti lielā mērā. Šobrīd es droši vien pēc kaut kādiem standartiem esmu mazajā resnumu galā, un ik pa brīdim ieslīdot pat vispār neresnējā, bet, tur mainīgi kaut kā. Bet līdz 12. klasē vai 11. klasē es biju lielākā resnumā, un tad bija periods, kurā es darīju visu, lai es būtu tieva. Un es darīju to tik mokošā veidā, un arī kādā brīdī es biju ļoti tieva, bet man kā līdzīgi, ko es lasīju un klausījos tās brīnišķīgās autors darbā Keitas Mannas Unshrinking. Tajā darbā, ko es esmu sākusi lasīt, arī viņa apraksta to savu pieredzi, ka viņai visu laiku bija augsti, viņa bija visu laiku tā kā reiba galva, un man arī uz kādu laiku, vai uz pusgadu pazuda mēnešreiz, un tai pašā laikā es saņēmu nenormāli daudzumu komplimentus, un tas svars nemaz nebija tik maz, tas nebija kaut kādi 45 kg, tas bija 59, 60 kg, un es saņēmu nenormāli daudz komplimentus, es arī tiku saukt, puiši man teica, ka es izskatos pēc modeles, un tas viss bija tik, ak, Dievs, cik patīkami, un arī kaut kā es atceros, piemēram, tās vasaras, kad man bija vairāk mieras, un kad es tur, piemēram, jūlijā, augustā novājēju un atgriezos skolā vai augstskolas pirmajā kursā formā. Tātad es biju formā, bet tas, ka man bija absolūti fiziski slikti un viss bija šausmīgi, un ir arī bijis periods, kurā es tā kā vienīgais pārtiks produkts, ko es patērēju, ir vīns un vingrošana, jā, tātad, un tad vēl varbūt cigaretes. Es reāli, varbūt šobrīd mazliet pārspīlēju manas meitas, lai neklausās tik labi šito, bet es atceros to vienu periodu, kur es gāju uz sporta zāli, un pēc sporta zāles, kas bija pretī viesnīcā Latvija, es stāvu tai
trolejbusa pieturā un došos mājās, un es domāju, man ir leduskapī vīns, bet nevis, ka es paēdīšu, un es nezinu, vai es tajā dienā biju ēdus. Un reāli, protams, es aprakstu šobrīd ēšanas traucējums, par to man arī vajadzīga atruna, tas nav normāli, bet tad tas ir tā mana pieredze, bet jā, un tad, kad tajā literatūrā, ko es atradu priekš sevis šajā visai diezgan problemātiskajā situācijā, starp mums meitenēm runājot, bija varone, kas bija liela. Es nedomāju, ka tur bija lietots vārds resna. Droši vien dušīga vai kaut kādā veidā, bet mēs sapratām visi, ka viņa ir. Tur arī bija moments par to, ka viņa tā kā mēģināja vājēt, bet tur bija labātāji. Tad es teiktu, godājuma izeja, jo viņa nebija tā, ka viņa palika tieva un tad parādījās tas brīnišķīgais puisis. Nē, bet parādījās vienkārši liels, spēcīgs puisis, kuram šī meitene patika. Tāda, kā viņa ir. Tad tur bija diezgan veselīgi, teiksim, šī dzīves pamācība. Un tad, protams, ļoti svarīgs priekš manis bija tāds viens stāsts, par ko es esmu no citiem arī dzirdējis, ka viņām sievietēm bijis nozīmīgs stāsts, kas bija garš stāsts, tādā izdevumā Pasaules bērni, kas saucās Rūgtā šokolāde. Un tas bija par meiteni, kuras pieredze bija, ka viņa ir resna, un kāda ir viņas pieredze ar klases biedriem. Un tur arī bija, tur gan parādījās beigās mamma, kura teica, mums jau arī citiem derētu novājēt. Un, tur bija viņas mokas, un tikai mokas, bet tiešām reāli fiziski pārdzīvojam tas, kā viņa tiek bulingota, bet arī viņš nebija tik histēriski novājējiet, jo arī tur parādās tas puisis, kuram šī meitene patīk tāda, kā viņa ir. Tā pašā laikā, protams, gan starp mums meitenēm runājot, gan arī šajā rūgtajā šokolādē es saprotu, viņas tiek aprakstītas kā resnas, bet uzreiz tiek aprakstīts, cik viņas vispār ir ļoti seksuāli pievilcīgas. Jā, viņas varbūt nav tajā ideālajā formā, bet viņām ir tik skaistas krūtis, un viņas ir tik... Toties viņām ir lielas krūtis, saproti. Man atgādina arī manu, es īstenībā nebiju domājis par to pirms sarunas ar tevi, bet tagad klausoties tevī arī paralēli atceros savas pirmās pieredzes ar resnām sievietēm literatūrā, un es vispār sāku kā tīnis pusaudzis lasīt ar Remarku. Remarks bija tas, kas man dabūja literatūrā iekšā, un ka man likās, ka lasīt nav garlaicīgi. Un, protams, viņa galvenās varonas un galvenās tā kā mīlestības objekti bija ļoti vienveidīgs sievietes tēls, bet man liekas, gandrīz katrā grāmatā bija viena resna sieviete, kas bija kādam draugam mīļotā, un viņas arī vienmēr bija hiperseksualizētas, vai ar milzīgām krūtīm, vai milzīgiem dibeniem, jā, un es arī atceros, ka es domāju, tad kā es, kā resns cilvēks, kā resns sieviete, kā ierakstos šajā vispār, ka man jābūt arī tādai ļoti atklāti seksuālai, lai vispār kaut kā cilvēkiem patiktu, ka es īstenībā nedrīkstu būt ar savu seksualitāti tādās attiecībās, kādās man gribētos būt, lai dabūtu sev to romantisko partneri. Un, jā, paldies, ka tu šo ienes. Tas arī man lika. Un arī, es arī savā dzīvē, protams, es arī esmu saskārusies ar to, par to kaut tādas stulbās piezīmēs vai, tas, ka toties seksīga, toties incredibly seksīga, tev ir liels dibens, bet, wow! Un es, un tas jau arī vedināja man uz to izpratni par to, kas ir tas, kas man ir jāpiedāvā, un tad man tas ķermenis jādabūt tajā kārtībā, lai viņš būtu ideāls, jo man ir bišķiņ obsesīvu, man bērni saka, ka man ir šitas obsesīvu, ka man kaut kāda kārtība vienmēr ir vajadzīga, un tad es tajā jaunības periodā tā kā būs kārtība, tā kā tam ķermenim, un tas, protams, ļoti skumīgi un ar līdzjūtību par to,
vēl pēkšņi paturpinot par to literatūru. Jā, es ļoti gribētu, lai mums būtu, lai mēs nonākam pie tā, kad tas varoņa raksturs nav, ka viņa vai viņš ir resns. Un, protams, es gribētu, lai mēs nonākam pie tā, lai mums ir tie resnie cilvēki arī uz skatuves un arī filmās, bet ka tas nav obligāti filma par to viņa resnumu. Jo tā ir tomēr kārtējo reiz, tā ir otrā, vai trešā, tā nav primārā pazīme. Primārā pazīme ir tā, ka mēs visi esam cilvēki. Un es klausījos to podcastu, kas saucās Overthinking, un tur viņi intervēja tieši šo autori, grāmatas Unshrinking autori, un viņi minēja tā raidījuma ievadā pirms tās intervijas, ka ir veikts pētījums. Es saprotu, ka Amerikā lielākoties pēt par to, kā mūsu sabiedrība kā ir attīstījusies šī iekļaujošā sabiedrība 2007. gadā. Tas ir par to, kuri rādītāji ir kļuvuši labāki, kuri rādītāji kļuvuši sliktāki. Un gandrīz visur, piemēram, tajam pētījumā bija, ka homofobija ir mazinājusies, cilvēki ir kļuvuši atvērtāki pret transpersonām, atvērtāki pret dažādu reliģiju cilvēkiem un dažādu ādas krāsu cilvēkiem, un pat sieviešu tiesību jomā ir uzlabojumi, bet vienīgais rādītājs, kurš ir kļuvis sliktāks, ir resnumfobija vai bailes no šī resnuma. Pat ja tu esi liberāls, ļoti, tātad vulgarizējot, tā kā ilustratīvi varētu teikt, tas, ja tu esi transpersona, vēl kaut kādos lokos mēs tev pieņemsim, bet ja tu esi resna transpersona, tad pat liberāļiem ir tā kā, nē, varbūt tu esi slinka. Un tas man līdz šita tā kā, un es domāju, ka tā var būt, un ka tas ir, jo tas šī struktūrālā netaisnība, un viņa tik ļoti ir, mūsu kultūrā, un tas šķiet ļoti, tā kā, par mums par to ir jārunā, jo tas ir mokoši, un tas ir atņemt cilvēkiem dzīves prieku, un, protams, ka tas ir ļoti diskriminējoši. Tagad, Inga, arī ar tevi runājot, es dzirdu vairāk kārt lieto vārdu resns, un es arī gribēju pajautāt, kādas ir tavas attiecības ar vārdu resns, resna, vai kā tās ir veidojušās, jo es pati zinu, ka man šīs attiecības ir bijušas ļoti neviennozīmīgas, un man pašai ir bijis vajadzīgs daudz laika, lai manā apziņā tas no lamu vārda kļūtu par neitrālu vārdu, kā es šīs epizodes sākumā to teicu. Un es arī domājot par tām reizēm, kad es esmu pieredzējis tevi sieviešu stand-upā, lietojot vārdu resna, es to esmu piedzīvojis kā priekš sevis ļoti tādu spēcinošu un drosmīgu atklātību. Un tā sajūta ir tāda, ka tu pasaki skaļi kaut ko mēs it kā visi zinām, kā sabiedrība, bet nesakam skaļi. Un tad ir tik forši, ka pēc atnāk un pasaka resna. Jā, kā tev pašai ar to? Tagad, caur visu šo, es esmu to beidzot varu pateikt, bet, protams, tas ir bijis ārkārtīgi grūti. Un, man liekas, ka pēdējā manā stand-up uzstāšanās, kas bija vairāk tā kā mušā, es arī stāstīju, bet es arī agrāk esmu to stāstījis, bet ne tik paplašinātā veidā par to savu pieredzi, kura bija tad apmēram... Man grūti ar tiem gadiem, bet 14, 13 gadu vecumā, kad mūs visus aizsūtīja pie ginekoloģis, kur mūsu klases meitenes, kur netika pat teikts, ka tā ir ginekoloģi, vai varbūt es nesadzirdēju, bet faktiski tas, kas bija skaidrs, ka mūs aizved pārbaudīt, vai mēs esam nevainīgas. Un tas viss bija diezgan traumējoša pieredze, bet tas, kas man šķiet vistraumējošākais šajā notikumā, bija tas, ka man lika nosvērties, un doktori man pateica, tu mums esi tāda dūšīga meitene. Tas bija viss traumatizējošākais. Un tas, viņa pat neteica resna, viņa teica tādu eifēmisku dūšīgu, bet bija pilnīgi skaidrs, ko viņa ar to domā. Tu mums esi tāda dūšīga meitene. Protams, arī jautājums, priekš kam viņai tas bija jāsaka.
Un arī skolā es arī kaut kādas šādas frāzes esmu piedzīvojis, kuras es pēc tam esmu stāstījusi kā joku. Bet, nu, tas, protams, priekš manis tā pusauģis, tas nebija nekāds joks, tas bija briesmīgi. Tas bija šausmīgi. Tobrīd, tieši arī runājot par Resno Mariju, man stāsts par Resno Mariju, ka mēs esam dabūjām pestītāji, tāpēc, ka viņa ir resna, un viņi neviens no tie akmeņu metēji nenotic, ka viņa varētu būt stāvoklī, jo viņa ir resna, viņa jau templī Jāzeps viņa dabū kā resnu, tā kā, nu, jo Jāzeps ir tik vecs, ka viņam tievāku nedod. Un viņam iedod visresnāko no meitenēm, kuras templī var dabūt, un neviens netic, ka viņa varētu būt stāvoklī, pat no Dieva nē, jo viņa ir resna. Un tā mēs tiekam pie pestītāja, jo viņi nenomētā ar akmeņiem, kas loģiski, ja viņi šādus stāstīņus stāstot. Un arī es esmu pilnīgi, nu nepilnīgi, un joprojām nē, bet tomēr esmu spējusi, nu, tā kā normalizēt priekš sevis šo vārdu, un tā pašā laikā, man liekas, es kaut kādu nedēļu atpakaļ vai 2 nedēļu atpakaļ es rakstu tāds rītlaps, kur es rakstu, ka vajadzētu novājēt. Un kāpēc? Jo man ir tiešām ļoti laba veselība, es esmu pārbaudījusi visu kaut ko, un kāpēc man ienāk prātā šī doma? Es faktiski neslimoju, un es regulāri fiziskas aktivitātes man ir, un jūtos ļoti fizika laba, bet tik un tā man ienāk prātā šī doma, vajadzētu novājēt. Un tad, kad man atsūta bildi, kurā es izskatos resna, es tā kā, nē, šitas neies krastā. Jo labāk, veca, starp citu, ir labāk nekā resna. Bet es gribēju pieminēt vienu literāru darbu, kuru es patiesībā pat neesmu lasījusi, jo, nu, tā pilnībā to dzejoli. Es esmu lasījusi citus viņas autors tos dzejoļus. Viņa ir angliskota, viņa tiek kā Anna Svir, bet viņa ir poļu dzejniece, un viņai angliski iznāca krājums Fat as the Sun. Un tad, kad es izdzirdēju šo nosaukumu, tas priekš manis bija kaut kas ļoti skaists, un arī, man liekas, viņš arī iedvesmoja mani uz to resnā dzejola, un tas Fat as the Sun man ļoti uzrunāja kā kaut kas tāds, caur ko es varēju pieņemt. Resns, tas ir skaisti. Nu, jā, bet tad, tiklīdz ienāk tā vērtējušā kategorija, tas arī varbūt nav vajadzīgs. Es domāju, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ir tā resnuma kā vārda neutralizācija un tāda, nu, tās struktūrālās apspiešanas, pirmkārt sākšana runāt par to, kā viņa notiek caur kultūru un caur netiešo kaut kādu neobjektivitāti, vērtējot cilvēkus, kā mazināt to un mēģināt to resnumu tā kā neutralizēt, lai primāri saskatītu tiešām to cilvēcību. Vienmēr, par ko es arī mazliet runāju, izrādē Trauki, un tas bija, kad es gaidīju savu pirmo bērnu, tajā brīdī, kad es aizbraucu uz dzemdību namu, un mani nosvēra, un tā medmāsiņa, kas mani, un viņa mani pieņēma tajā, un es aizbraucu ar ātro palīdzību, man tūlīt sāksies dzemdības, man ir kaut kāda centimetri jau atvērums, un viņa man prasa, cik es svēru, un es saku 112 kg, un tas, ko viņa man saka, ir, kā tad to dabūs nost? Es nezinu, kāds iemesls, varbūt, nu, šobrīd es to, protams, viņš arī manās smadzenēs ir izcentrējies, gan jau tur apkārt arī bija visādi labi vārdi un iejūtīgi vārdi, un tagad darīsim to, un tagad darīsim šito, bet šis jautājums tā kā, un galvenais, ka šajās situācijās, piemēram, es nereģēju tā, kā es šobrīd domāju. Es pēc 5 gadiem izdomāju, kas man būtu jāatbild. Jo es reaģēju ļoti pieklājīgi, tā kā, tiešām, pagaidiet, varbūt tas nodara pāri bērnam, kā tu to dabūs nost. Un es domāju, arī tas atklāja tās lietas, par ko mēs uztraucamies. Man tajā brīdī nebija par to jāuztraucās, vispār nemaz. Un tās bija manas pirmās dzemdības, viņas arī nebija nekādā veidā vieglas, bet tas, ka pēkšņi tas parādās kā tāds, bet arī tam nav bet tas, ka tas tiek uzskatīts, ja viņai ir tik liels svars, tas ir tāpēc.
Tas ir, viss būs slikti, jo viņa ir resna. Jā, un tad Šis vēl man ir, atgādina jā, vienu piedod. manu pieredzi. Uh, Man liekas, es biju vai nu bērns, vai nu pusaudzis. Es īsti vairs neatceros, bet man bija pilna narkoze. Un es vēmu pēc tam no tās narkozes, un es vēl tā kā, mostos. Un es dzirdu, ka tie ārsti komentē, ka droši vien bulciņas sēdusies. Un, un es neesmu vēl pie pilnas samaņas, un man liekas, ka es viņam tā kā saku pretī, nē, es vispār šodien neesmu ēdusi, jo, ja narkozi, tad jau nedrīkst ēst, un tā, bet, un jā, un ka viņi droši vien nemaz, realitātē es droši vien nemaz neko viņiem pretī nepateicu, bet, jā, ka vienkārši uzreiz viņi paskatās uz mani, jā, tad droši vien bulciņas sēdusies, vai ne, kaut arī Tas ir šausmīgi. iespējams, ka kaut kas tajā procesā nebija pareizi, jā. Nezinu, bet jā, un tieši tāpat Tas ir kā tev, briesmīgi, jā. šādas lietas paliek atmiņā uz mūžu, jo tas ir bijis pirms 20 gadiem vai vairāk, un tieši tāpat kā tu saki, ka iespējams tur apkārt bija arī jauki vārdi un līdzjūtīgi laipni vārdi, bet tas, kas paliek atmiņā, ir tā šausmīgā kaunināšana, pārmetumi, kas pasaka, ka mēs te neiedaramies, esam kaut kādā ziņā neadekvāti. Bet arī tas, ko mēs paši sev nodaram ar to, kā mēs esam izveidojuši šo sabiedrību un arī to kultūras slāni, kurā tiek slavēti cilvēki, kas novājē, kur tas var būt arī tas var būt rādītājs, ka tas ir slikti. Veselības ziņā tas var būt slikti, bet tas vienmēr tiek slavēts, ja tā ir sieviete, sevišķi tas, ka, ok. Bet tas viss tomēr manā izpratnē, kā es to piedzīvoju, tas par mani un citu sieviešu ķermeņiem, tas izriet mizogīnijas un no tā, ka sievietes ķermenis kaut kam paredzēts. Un kā viņš ir paredzēts, un viņam ir paredzēts būt kaut kādam, lai varētu patikt vīrietim, lai būtu pildzīga, lai būtu veselīga, lai varētu iznēsāt bērnus, lai būtu tas jau ir tur, starp citu, niansētāk, bet galvenais tas skaistums, tas, kurš ir tā kā vīriešu acīs un vīriešu noteikumos. Un sievietes, es domāju, ka viņas pat nedabū sev laiku domāt, kas priekš viņām pašām ir skaisti, kas priekš viņām pašām ir skaists ķermenis, kas priekš viņām pašām ir labs ķermenis, jo kultūra uzbrūk viņām virsū, un viņas uzreiz jau ir tajā vīriešu skatiena sprostā. Vēl es gribēju vienu piemēru, ko es atcerējos, kas bija, un es tiešām, tagad es to stāstīšu, tas šķiet neticam, bet tas tiešām, es to piedzīvoju, un es dzirdēju, kā tēvs par savu tas nav mans partners, bet kā tēvs par savu jaundzimušo meitiņu, kur ir zīdainis. Viņš uztraucās, vai viņai nebūs liekais svars. Un, jā, un tā ir varbūt specifiski tāds cilvēks, kas ļoti orientēts uz estētiku arī savā ķermenī, bet pirmkārt viņš ar to, ko viņš izdara, tas šķiet pilnīgi tāds crazy lieta, par ko uztraukties šajā brīdī. Otrkārt, viņš to māmiņu, kurai arī ir tādi vai citādi ēšanas traucējumi, viņš aizdzen atkal tajā lūpā. Kā tas ir pats galvenais, tas ir pats galvenais. Un vienalga, cik es smēķēju, cik tur es dzēru, bet tas, ka ja es būšu dieva, tas ir galvenais šis. Labi, tas ir tāds konkrēts piemērs, tas nav nekāds pētījums, lauku pētījums, bet es reāli šo esmu dzirdējusi, un tie ir izglītoti cilvēki, un tas šķiet tā, ok. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir tiešām pēc iespējas runāt par tām savām pieredzēm un mēģināt dabūt to, kultūras lauku, kurā cilvēki varētu padomāt, kas tieši viņiem patīk.
nevis tikai uzreiz automātiski iebraukt tajā. Mums jāizskatās vienādi un visiem jābūt dieviem, un resnums ir kaunpilna lieta. Jā, Inga, arī domājot par mūsu sarunu, un tu paša sarunas sākumā arī minēji to, kā kultūrā, literatūrā sievietes tiek patērētas. Man ļoti aizķerās tas vārds patērēts, un ka tas ieliek tajā ļoti šaurajā kastītē. Kā citi redz sievietes, kā sievietes pašas sevi redz. Jā, man interesē, vai tavuprāt kaut kam vispār vietējā latviešu literatūrā vai arī plašāk domājot vispār kultūra telpā būtu jāmainās, lai tā kļūtu dažādākām pieredzēm iekļaujoši, pirmkārt jau sieviešu pieredzēm, un tad arī domājot par ķermeņu dažādību? Jā, protams, ka būtu jāmainās, bet literatūra māksla ir tāds lauciņš, kur ir pierādījies, ka ar to gribas motīvu neko daudz mainīt nevar, ar pavēlēm. Bet gribu var izmantot, lai disciplinētu sevi un strādātu mākslā. Tas ir labi. Bet tādu es tagad rakstīšu par resnumu, tā nevar. Vai arī es tagad būšu drosmīgs. Katrs pats autors var sev tāds aicinājums uzlikt, bet, protams, un tad var arī demokrātiskā sabiedrībā var domāt, kā institūcijas var stimulēt šādas nepieciešamības, bet tā autoriem un māksliniekiem mēs nevaram uzlikt tādus. Tagad jums vairāk jāstāsta par resniem cilvēkiem. Tas nenotiks. Bet institūcijas var to domāt un var domāt, kā mazināt to negatīvo. Un tajos brīžos, kad cilvēki tiek mobbingoti vai it kā pa jokam izsmieti, var teikt savu attieksmi par to. Nenopīties un teikt savu attieksmi. Piemēram, es pēkšņi atceros, bija tās raidījums Skabarga, un tur bija ļoti populāra tā. Man liekas, viņa sauc Zeltīta Bļakāne vai kā, un viņa bija resna fizkultūras skolotāja, viņa bija tāds skečs par viņu. Viņa nebija ļoti resna, viņa varbūt bija tas vidēji resnais vai kā tur, bet tas bija izsmejoši, un tas bija saistīts ar to, ka viņa ir formās resna, un tur arī bija, man liekas, par to, kā viņa ēda, un kad viņai būtu jāskrien, un stūķē iekšā tur. Tas ir šausmīgi. Un tā pašā laikā, tajā manā pusauģa laikā, protams, nebija. Es vispār pat neiedomājos par tādu iespēju, ka es varētu teikt, bet tas ir, varbūt viņa ir stilīgs cilvēks, kuram ir 2 maģistra izglītības. Vai, ka es vispār pateiktu tajā, nē, man tas nešķiet smieklīgi. Es to nevarēju pateikt, bet tagad, es domāju, to varētu. Un arī, kad mēs kultūrā neveidojam varoņus, kuru, tāpat tās kā par citām lietām, ka mēs mēs domājam par tiem saviem varoņiem vai liriskiem varoņiem, vai viņa pamat rādītājs nav, ka viņš ir resns, melns vai sieviete vai vīrietis, ka mēs domājam to daudz cilvēciskāk un plašāk, bet tā pašā laikā, protams, stāsti par resnu cilvēku pieredzi ir ļoti vajadzīgi. Tāpat tās kā stāsti par homoseksuālu cilvēku pieredzi, transpersonu pieredzi, tāpat par sieviešu pieredzi. Tie narratīvi ir ļoti vajadzīgi, jo mēs jau esam joprojām Latvijā diezgan tādā patriarchālā narratīvā visās jomās, un jo vairāk to stāstu būs dažādība, jo labāk. Un tad par šajā resnuma ziņā arī, ir vajadzīgi šie stāsti, dažādu pieredžu. Tāds stāsts ir par resnu jaunu sievieti aktrisi, kuru neuzņem aktieros, bet uzņem režisoros, protams. Jo viņa ļoti talantīga un viņa spēja no galvas, ejot pa virvim, noskaitīt Eliota Nīko zemi un veikt visādus akrobātiskus trikus, bet tik un tā aktieros viņu nevar uzņemt. Viņu paņem režisoros, jo viņi ir tik talantīgi, ka kaut kur viņi jāuzņem. Godīgi sakot, tā nav mana pieredze
Pirmkārt, tāpēc, ka kaut kādā daļā, kaut kāds daļa impulsa. Varbūt, ka es būtu gribējis būt aktris, bet tas bija skaidrs, ka man nepaņems, man negribās šo teikt vispār, bet, es esmu vienmēr bijis tajā resnuma zemākajā galā, kurš vienmēr tā kā, pacentīsies, nometīs tos 10 kilograms vai ne, vai 5, būs ļoti skaisti. Bet mana tā nepārpaliecinātība un visādi, par savu ķermeni un, un tajā stāstā viņa par to runā. Un arī, bet tas, ka tas stāsts nav varbūt tieši par mani, bet viņš ir nācis no reālām pieredzēm un reālām impulsi. Tas it kā ir stāsts, kurš ir ielikts, tur ir daudz arī tāds fantāzijas, kas varbūt būs, varbūt nebūs, bet tie impulsi ir reāli par to, ka tas vīrietis neizvēlas ar viņu satikties, vai tas ir skaidrs, ka šis puisis viņu mīl, un tas impuls, ka tas vīrietis neizvēlās šo meiteni, uz kuru viņam visos veidos stāv un kuru viņš mīl, ir tikai tāpēc, ka sociālais vērtējums nebūs labs. Un to es esmu to dzirdējis, un tos impulsus esmu dzirdējis ar saviem draugiem un savām draudzēm, ka vīrieši var neizvēlēties draudzēties vai mīlēt resnu sievieti, tāpēc, ka tas sociāli var nebūt pieņemami. Un cieši arī vīrieši, un cieši arī citi cilvēki, vai cieši vīrieši un sievietes, bet šajā gadījumā, piemēram, heteroseksuāli pāru gadījumos cieši arī vīrieši, jo acīm redzami mīlestība jau vai tā iekāra, viņa primāri nepazīst tos sociālos konceptus, un viņi izvēlās to, tā mīlestība rodas pret šo resno cilvēku, un pēc tam tā otrā doma jau ir, ko teiks draugi, kā tas izskatīsies tur un tur, ja es satiekos ar resnu cilvēku. Un tas ir ļoti traģiski, ka tev ir jāizvēlās kaut kas būs labāk tavai profesionālai darbībai vai kaut kam, bet nevis tas, ko tev sirds vēlas vai ko tu vēlies vai ko tu gribi. Ja tev ir, piemēram, bioloģiski iekāra pret resniem cilvēkiem, tad tu to ieliec tajā prokrusta gultā, kur tev sabiedrība ir uzlikusi. Un tad jau tu arī neesi pats un neesi autentisks, un tu tikai tu domā, ka tu visu to dzīvi kontrolēsi. Tāds, tiemžēl, bieži nav. Bet, un kas mums būtu jādara? Skolās mums būtu jāizglīto visi cilvēki un pedagogiem. Es arī par to domāju, par to, kas ir no kultūras, ko mēs no bērnības jau visi uzdrējam, un no visām mūsu diētām un visām vājēšanu reizēm un no visiem sīkajiem meitenei galvenais ir būt smukajiem, puišiem jau nav tik svarīgi, viņš ir tāds lielāks miesās. Un es arī atceros, piemēram to, kad es atceros, kad bija tādas runas par sabiedrībā par to, ka Gvido Linka ir mazliet apaļīgs un nomestu 5 kilograms un būtu lielisks. Un tur parādījās tas aizstāvības motīvs, kur teica, mums Gvido ir lielisks tāds, kāds viņš ir. Un es domāju, un Gvido tiešām bija lielisks tāds, kāds viņš ir, bet tas, ka, es neesmu dzirdējusi tādu tekstu par sievieti, un tas, kas ir bijis jāpiedzīvo Lindai Līn, piemēram, kura, tagad es ceru, ka vairs nē, ka mēs jau esam tik izglītot, bet āgrāk, ka viņa, kur arī ir tā kā zemajā resnuma skalā, bet katru reizi, kad dzeltenā presa uzskata, ka viņiem ir jāapraksta, vai viņi ir novājies, vai viņi pieņems svarā. Pie tam sievietes var arī sakarā ar savu menstruālo ciklu pieņemties svarā, un tad atkal novājiet. Un faktiski dzeltenā presa var katru mēnesi rakstīt par Lindu Līnu. Tā kā... vai par kādu slavenību, kur ir atkal pieņemsies svarā vai atkal novājies. Un, protams, ka tā ir nebūtiska informācija. Varbūt, ka mēs katrs varam sākt par to pieņemšanos svarā. Un varbūt mēs varam katrs sākt ar to, ka mēs tā kā pasakam, man šis neinteresē. Tad, protams, piemēram, Adela, kad novājēs, bija mazliet tā kā,
vajadzēja? Nu, labi, ja tas bija veselības dēļ, ok. Viņa bija ārkārtīgi skaists cilvēks arī pirms tam. Nu, ja tas bija veselības dēļ, tad ok, viņai tur bija problēmas ar balsi, bet tas, domāju, varēja būt arī smēķēšanas dēļ. Nu, labi, bet katra mūsu personīgā izvēle, protams, ir svēta. Mēs varam darīt, kā mēs gribam. Un galu galā, ko mēs pēc tam paši darām ar to, mums taču jādomā tomēr par saviem bērniem. Nu, mums nevajag vairāk rakstīt par to, cik kolosāli kāds ir novājējis, un nevajag popularizēt diētas, bet vajag tiešām arī sākt runāt par to, ka šī resnuma diskriminācija pastāv un cik viņa, un ka viņa ir strukturāla un ka, jā, un ka tā ir problēma. Nu, kā es tā sapratu, es nezinu, es domāju, ka es savā skolotājas pieredzē esmu to, viņa nav aktīva un ārēja, bet viņa ir pret bērniem, kuri ir resnāki. Viņiem var būt kaut kāda tā attieksme, viņi var rasties. Cilvēks var domāt, es esmu objektīvs, bet viņš vienkārši nemācās, bet tas var būt saistīts ar to, ka bērns ir resnāks, un tas vērtējums var būt neobjektīvs un ietekmēts no šīs resnuma fobijas. Jā, jo viens no, man liekas, biežākajiem stereotipiem vai aizspriedumiem par resniem cilvēkiem ir tas, ka resni cilvēki ir slinki. Protams. Un tā kā viņi tev teica, tu bulciņus sēdusies, un tas ir tik absurdi un ļoti sāpinoši par to, ka mēs tajos brīžos, kad mēs pakļaujamies kādai no šīm fobijām, bet arī šai fobijai mēs neesam vairs cilvēki, jo droši vien, ka tie ārsti nebija slikti ārsti, es nezinu, bet pēkšņi tajā brīdī viņi pēkšņi aiziet kaut kādā, es nezinu, tādā absolūti stulbā vietā un nodara pāri cilvēkam. Protams, ir emocionāla varmācība. Un arī par to var runāt, par to, ka mēs esam šādos brīžos, kad mēs esam varmāki, kad cilvēki ir varmāki tajos brīžos, kad viņi ir homofobi vai kad viņi ir resnumofobi. Varbūt arī, ka mēs varam sākt sūdzēties par šādām situācijām. Jo tajā brīdī, kad man medmāsa dzemdību namā saka, ir nepieņemams piezīmes par manu svaru un satrauc man ar domām par to, ka man būs kaut tas jādabū nost, mēs varam sākt sūdzēties, teikt, ka tas ir neētiska rīcība, jo viņi man tajā ļoti grūtajā situācijā, kurā es esmu, kurā man tūlīt būs dzemdības, tās būs grūtas dzemdības, jo man bija arī tur tāds sindroms, un ka viņa mani ieliks situācijā, kurā es varu viņai pārmest neprofesionālitāti un sliktu savu pienākumu pildīšanu. Un caur to tad varbūt arī var sākt pievērst tam uzmanību. Jā, un Latvijā jau arī pamazām sāk nostiprināt valodu, kas ir saistīta ar resnumofobiju un resnumu diskrimināciju. Tā kā droši vien arī, ja mēs vairāk paši to lietosim, tā vairāk ieiesies ikdienā. Es biju pilnīgā sajūsmā, un godīgi sakot, varbūt šitas posms, kurā es tā kā arī atgriezos mazliet pie tā stāsta par to resno Mariju un vispār arī kļuvu neaizgāju tajā jānovājā ceļā. Viņu liels paldies ir Ievai Miltiņai, jo es tajā 8. marta gājienā dzirdēju pirmoreiz par viņu un dzirdēju viņas uzrunu, un es biju tiešām ļoti laimīga, jo, protams, ka es būtu pārlaimīgi, ja es to būtu dzirdējusi 10 gadu vecumā, bet tas nekas tagad es nebiju spējīga viņu pati, piemēram, 18 vai 22 gados vai 23 uztaisīt un uzrunāt tā, bet viņa tagad to ir izdarījusi, un es biju tiešām ļoti pārlaimīga par to, ka, tas ir kolosāli. Un tas ir ļoti svarīgi, ko viņa dara, un ka viņa ir izveidojusi to iniciatīvu, un ko viņa runā. Tas ir vienkārši brīnišķīgi, un tas arī tas, kas to mainīs. Es priecājos, piemēram, ka tām meitenēm, kurām šobrīd ir 13 un 14 gadi, ka viņām, ja viņas pameklē, viņām ir iespēja šo izdzirdēt un dzirdēt šo informāciju.
labi, tagad visādi it kā psihologi un atbalsts, bet es domāju, ka meitenēm, kas šobrīd ir pusauga meitenes, ir varbūt kaut kādā ziņā vēl grūtāk nekā man bija, jo šobrīd, vai mums bija, jo šobrīd ir arī ļoti daudz vizuālā materiāla, kas ir tā kā ļoti vērtējoši, un tā ir problēma joprojām liela. Un tas ir kolosāli, ka ir šī iniciatīva. Jā. Maza piebilde klausītājiem, kas varbūt tikai šo epizodu klausās un nav iepriekšējās dzirdējuši, tad ar Ievu mums ir otrā epizode, kur kā noklausoties to, varēs skaidrāk saprast, kas ir tas, ko Ieva dara. Bet man gribās nedaudz vēl atvest tevi atpakaļ pie literatūras. Tu minēji, ka jā, mums vispār šobrīd tā kultūra ir iesprūdus tādā diezgan patriarchālā skatījumā. Kā tu pieredzi, cik daudz vispār ir vietas latviešu literatūrā un kultūra telpā sieviešu pieredzēm un dažādiem ķermeņiem? Es esmu galīgi nespeciālists tajā, ko varētu saukt par žanra literatūru, kas ir tā kā romantiskā literatūra, bet, kas ir tā kā žanra literatūra, kura varētu, piemēram, Karīnas Račko romāns, es neesmu īsti lasījusi, un es nezinu, vai tur parādās kāda ar resna sieviete vai savādāka ķerme. Es nezinu. Bet, man šķiet, ka ir joprojām par maz sievietes pieredzes. Es varu pēc tās savas sajūtas. Es tagad pēkšņi atcerējos arī Noras Ikstenes vienu stāstu, kas ir Cīras svinēšanā, manuprāt, kur ir, un viņš arī ļoti daudz priekš mums nozīmē, kur ir, cik var noprast pēc tā apraksta, apaļīgā, resna sieviete, kur arī varbūt nav baigi jauna. Vai kura nav visjaunākā. Un tas ir ļoti skaists stāsts. Viens ļoti, kas man patīk. Un viņai ir, tas ir stāsts par juteklisku mīlestību un par seksu un par, un tas ir foršs stāsts. Tā kā ir tāds stāsts. Bet tad atkal, trūkst, protams, trūkst. Joprojām bišķiņi ir tā sajūta, ka, ka sieviete tomēr ir sieviete tajos darbos. Kad sievietes raksturs un arī izskats ir sieviete. Un nezinu, man vispār pie tā ir jāpiedomā. Kad es, piemēram, rakstu, man būtu jāpiedomā, kā viņa izskatās, jo tas ir svarīgi. Bet mēs sāktu tad izskatīt, piemēram, ja mēs taisam darba ekranizējumu, kad tā sieviete noteikti būs dieva. Būtu interesanti piedzīvot, kāda tā diskusija būtu, ja es teiktu, nē, viņa nav dieva, viņai jābūt resnai, vai režisors to piekristu. Nezinu. Kad šobrīd jau varbūt vieglāk ir pieņemt, ka viņa var būt izlaidīgas uzvedības, viņai nav jābūt tik likumīgai, viņa varbūt gudra un ar īpašām spējām, bet ka viņa būtu resna. Un tas, bet es tā kā, es pišķiņu stostos runājot, jo es baidos izteikties par visu. To esmu uzlikus lielu uzdevumu. Bet mana sajūta ir, ka mizogīnijas absurds mūsu kultūrā vēl nav aptverts. Mēs neesam sākuši par to runāt pietiekami skaidri. Jo, piemēram, arī Strāva izdod sieviešu dzējoļu krājumu autobiogrāfijas, un tur ir ļoti daudz varmācības, bet tas nebija uzdevums. Tā kā varmācība, ko šīs sievietes ir piedzīvojušas. Bet tas, ko es gribēju teikt, ir, kad tiek izdots šis dzējoļu krājums, tomēr arī nākas uzklausīt tos jautājumus atkal, kāpēc jūs nepētat vīriešu autobiogrāfijas. Un tas ir tas, kur dažreiz mūsu kultūra un literatūra un pētniecība arī aiziet. Mums ir tā viens solis, mēs pēkšņi parādās raksti, pieredze, stāsts, un tad viņš tā kā, kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Un,
Man arī, es esmu lasījis kritiku tomēr, kur tātad manas stāstu krājuma varonis tiek vērtēts pēc tā, ka viņas nemāk izmantot attiecības ar vīriešiem. Nu labi, tas ir mazliet cits, bet nē, tas nav tik daudz cits. Tas ir tā kā, tas vīrietis vienmēr ir tas atskaits punkts. Un līdz ar to vienmēr parādās tas gandrīz tāds gaudas, kā ar vīriešiem. Tad tās labās iniciatīvas, kas sākas, jau sievietes piecējās kājās, jau runā, tūlīt būs, viņš tā pišķiņ apklust un atkal. Un ļoti svarīgi būtu saprast, ka nevienam nekas netiks atņemts. Tas nav, kā mākslas telpa, kultūras telpa, viņa nav tik ierobežota, kā vīrieši acīm redzot iedomājas, vai arī patriarchāls sievietes, kā viņas iedomājas, ka ja ienāk jauna balss, ka kādai citai balsi ir jāmirst. Kolosāli, ka parādās jaunas balsis, ka viņas runā par piedzīvoto varmācību, tas liks mums visiem sabiedrībai kļūt bagātākai un dzīvot labāk. Un tāpēc visu laiku prasīt, kā ar mani mīļoto vīrieti, kur viņš šeit ir, nevajag. Ja ir tava spēja uzrakstīt darbu vai uzņemt filmu vai runāt par vīriešu iekšējām problēmām, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tas, kas mums ļoti trūkst, patiesi runāšana par vīriešu iekšējām problēmām. Bet nevis gaidīt no sievietēm, ka viņas atkal, kamēr pirmo reizi vispār sākot runāt autentiski, ka viņas tagad atkal apkalpos vīriešus un viņu vajadzības. Nē, mums vajag runāt par savām vajadzībām šobrīd. Indi, paldies tev. Man liekas, ko tu pateici, tik ārkārtīgi svarīgi. Jā, tad, kad sieviete sāk runāt, tad runāt par savām vajadzībām, nevis apkalpot vīriešu vajadzības. Un arī klausoties tevi, es domāju par to, ka dzīvojot patriarchālā pasaulē, protams, vīrieša pieredze tiek uzskatīta par universālu pieredzi. Man šķiet īpaši spilgti tas iezīmēs arī kino, jo pārsvarā viss kino ir tendēts uz jaunu vīrieti, un tas tiek uzskatīts par tādu statistiski vidējo cilvēku. Un tad, kad sieviete režisori izveido filmu, pēkšņi tā nav vairs universāla pieredze, un ar to cilvēcīgi, tie argumenti, pretargumenti ir tādi, ka vīrieši kā cilvēki nespēja ar šo saskatīt sakarību savā pieredzē. Tas mani nebeidz pārsteigt, un, protams, arī mūsu pieredzes kā sievietēm arī ir unikālas, bet tās arī ir vispār cilvēcīgas. Tur ir abas, man liekas, šīs te puses. Jā, un es domāju arī par sevi, gan kā par sievieti, gan kā par queer cilvēku, gan kā par resnu cilvēku, cik man ļoti apstiprinoši ir tas, ka es jebkuru literatūrā, kino, mūzikā redzu tēlus, kas ir tādi kā es, jo citādi man liekas, ka man šajā kultūrā nav vietas, ja vienīgais atskaits punkts ir vīrietis. Tas ir tik ļoti svarīgi arī, ko tu pieminēji, reprezentācija vai pārstāvniecība ir tas arī, kas ļoti lielā mērā maina kultūru vidi. Tātad tā reprezentācija ir nepieciešama pārstāvniecība. To es it kā minēju, ka mēs nevaram piespiest cilvēkus runāt par to, bet institūcijas tomēr pārdomāt, kā stimulēt to, lai veidotos arī tie stāsti par mobbingošanas pieredzi, pieredzi par tas var būt. Jā, un tad tā pārstāvniecība, protams, viņa arī palīdzēs tiem jaunajiem cilvēkiem un arī visiem, arī vecajiem cilvēkiem, kad viņi ieraudzīs sevi stāstos vai literatūrā vai kino, un tas jau vispār būtu lieliski. Jā, reprezentācija. Es domāju, ka arvien vairāk ir svarīga individuālā pieredze un individuālā izvēle. Un individuāla saudzība pret sevi, bet tomēr arī drosme un iedrošināt sevi teikt, šis man neliekas ok, kāpēc tu man tā saki? Mēs ļoti, kā sabiedrība, un šeit, es domāju, visu pasauli vai visu rietumu pasauli vairāk, mēs ļoti glorificējam veiksmīgumu, un mēs esam ļoti orientēti uz veiksmīgumu un sasniegumiem. Bet šobrīd ir tāda katastrofa pasaulē, ka es domāju, ka ir īstais brīdis saprast, ka varbūt mums ir jābūt pēc iespējas nepopulāriem. Varbūt tā ir izēja, ka nav jābūt populāri, ka tas veiksmīgums ir
ir sevi pilnībā diskriminējis, un ka katra cilvēka tās izvēles dzīvot šodien, piemēram, laba cilvēka dzīvi, vai šodien būt labam pret sevi, vai parūpēties vēl par kādu un būt godīgam, tas ir ļoti liels sasniegums. Tad varbūt vieglāk arī ir pieņemt sevi tādu, kā pats esi, un arī pieņemt apkārtējos, vai labāk, kāda viņi ir. Kaut kā tā. Bet es gribu nolasīt to dzejoli, varbūt. Jā, paldies. Es to arī gribēju teikt, ka man šķiet mūsu saruna arī šeit jānoslēdz ar tavu vēstījumu, bet es labprāt dzirdētu tavu dzejoli. Es domāju, ka klausītāji arī, jā. Un tas saucās Rasnā dzejoli, viņš ir dzejoli krājumā, un varbūt, ka mēs visi vai visas izdzīvosim. Un tas nosaukums ir uz pirmā vāka viņš ir, un varbūt, ka mēs visi izdzīvosim, un uz pēdējā vāka varbūt, ka mēs visas izdzīvosim. Tā kā izejot cauri tam krājumam, tas nosaukums tā kā mainās uz varbūt, ka mēs visas izdzīvosim. Bet tur viens no pirmajiem dzejoliem ir Rasnā dzejole. Viss, kas mūs nenogalina, viss, ko mēs atceramies, padara mūs rasnākas. Viss, ko mēs nespējam piedot, padara mūs neiekārojamākas mūsu vīriešiem, kuri grib trauslas sievietes, kuras var pārlocīt ērti, ielikt kabatā, paņemt līdzi ceļojumā, varbūt pat makšķerēt. Salocītā sieviete vīrieši krūšu kabatiņā. Es gribu būt rasna un omulīga, un uz katras savas vēdera krokas ierīkot ciematu bērniem un bēgļiem sabrauktiem ar smago mašīnu pieturā, kur viņi gaidīja autobusu, lai dotos uz darbu, kuru neviens no mums negrib darīt. Mana naba būs ezers, mīkstajos kalnos visiem būs mājvieta, manas stiprās kājas stāvēs stipri kā pārliecība par dzīvību un nāvi. Paies zem platānas, kad sāksies lietus gāze. Es gribu būt rasna un stipra. Nekad es nebadošos, nevingrošu, lai nodzītu riepu. Visi man tauki un skaistās miesas ieloces sargās manu sirdi. Tā būs drošībā. Manas iekšas, manas nieres būs kā mazi bērniņi, man mīkstos sānus pilvenos. Man akna, mana lies, visi mani orgāni priecāsies par manu resnumu. Viņi rīkos festivālu par godu resnajai, skaistajai sievietei, pateicoties kurai viņi ir izdzīvojuši. Maiks būs mans resnums, un kamēr vien kāds no mazajiem resnās sievietes iedzīvotājiem gribēs atcerēties to, kas viņu nenogalināja, es ļaušu viņiem runāt resnās balsīs. Paldies tev, man pilnīgi zosādi uzmetās klausoties. Jā. Paldies, Anni. Un vēlreiz paldies tev, Inga, par šo sarunu. Jā, man liekas, es katras sarunas noslēgumā saku, ka tā bija ārkārtīgi vērtīga, bet tas ir tiešām patiesi tas, ko es domāju, un arī par šo sarunu ar tevi, un cik šeit tik ļoti iezīmējās, cik tā literatūra ir personiska, un paldies arī par taviem stāstiem, ko tu ienesi šodienas sarunā. Jā. Un paldies klausītājiem. Paldies. Šis podcasts ir radīts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība Flourish NGO.